Ko darīt un apskatīt Romā? Mani ieteikumi un vietas, kur biju es. Sāksim ar to, ka Romā mums sagaidīja nežēlīgs karstums. Un godīgi es neieteiktu braukt uz Romu tieši šajā karstumā. Pirmā vieta, kas tev ir jāapmeklē, tas ir Vatikāns. Mēs uz turieni gājām vakarā un man liekas, tas bija labākais variants. Un vai tu zināji, ka Vatikāns ir atsevišķa valsts? Tātad mēs vienā braucienā principā apskatījām divas valstis. Vēl viena vieta, kas ir jāapskata, tas ir Panteons. Un šis ir gandrīz 2000 gadus vecs. Dienā bija gara rinda, tāpēc mēs devāmies vakarā, bet biļetes iesaku noteikti pirkt tiešsaistē. Nākamā vieta saucas šādi, kur var vienkārši pastaigāties pa milzīgo parku, paskatīties skaistas vietas, protams, arī redzēt bruņurupučus. Un tieši turpat milzīgajā parkā atrodas zooloģiskais dārzs. Redzējām ļoti daudz dažādus dzīvniekus, kuriem arī šis laiks bija par karstu. Un pēc zoodārza mums bija nepieciešama pauze, lai atvēsinātos. Izteigām dažādus veikaliņus, un jā, šī ir Zāra. Nogušām saldējumu, tas vienkārši itāļu gelato ir tiešām ļoti labs. Protams, nevarēja iztikt arī bez tiramisu un pizzas. Šī ir Itālijā dienā, un šī ir Itālijā vakarā. Ir vērts aiziet uz šo pilsētiņu Trastevere. Es uzrakstīšu uz ekrāna. Tur ir daudz restorānu, bāru, garšīgs ēdiens, nakts dzīve, un uz ielām var satikt arī muzikantus. Nākamā diena Romā un kā neapskatīt Kolisēju. Vieta, kur agrāk notika gladiatoru cīņas, dzīvnieku medības un pat izrādes. To, ko daudz turisti nesaka, bet Roma ir diezgan netīra. Tāpēc iesaku novērtēt to, kas ir mums Latvijā, lai šādi mums nekad nenotika. Un paskaties degvielas uzpildes stacija tepat uz ielas. Romā ir daudz ko redzēt, bet vēl viena vieta, kur bija noteikti jāaiziet, tā ir Trevi Strūklaka. Kur bez miljonus turistiem šajā Strūklakā ikdienu samet 4000 eiro. Šī nauda tiek ziedota. Noteikti ir vēl daudz vietas, ko Romā apskatīt. Es varu tev ielikt šeit sarakstiņu, vari noskrīnot, varbūt tev noderēs. Un nepaiet garām, neuzspiežot laiku. Un nākamajā video tad es pastāstīšu vēl par vienu citu Itālijas pilsētu un kā uz turieni nokļūt.